skrien, nesen bija tikai 3, un tagad jau ir 6, un pēc pusotras stundas, es atvainojos pēc 2,5 stundām, man ir jāsēž pie profesors Karaļovas kabinetā un jāatbild šīs burvīgās schēmas. Schēmiņas. Jā, tas skaisti. Tātad, nakts ir pavadīta burvīgi, vai ne, Edgar? Tiešām burvīgi. Tātad, pavadīta ieurbušos schēmas. Runās par visādiem, nezinu, limfoblastiem, mieloblastiem, proeritoblastiem. Jūs zināt vispār, ka proeritroblasts ir bazofīls. Viņam ir bazofīla citoplazma. Ļoti skaisti. Īvit, un tas ar foršu zīmēm uzzīmēs šonakt. Jā, skatieties manu zīmējumu. Tātad, es jums varu izpāstīt, kas šeit ir attēlots. Skatāmies zīmējumu. Tad, šeit mēs redzam eritrocītu. Eritrocīts. Šeit mēs redzam segmentu kodolaino neitrofīlo leikocītu. Tālāk, mēs ejam tālāk. Nekavējamies, lūdzu, laiks iet, laiks ir nauda. Tātad, tālāk mēs redzam stābiņu kodolaino neitrofīlo leikocītu. Ejam tālāk. Tātad, šis ir eozinofīlais, šis ir bazofīlais. Kas tas ir? Kas ir? Nu... Leikocīts. Tātad, bazofīlos mēs ļoti reti varam atrast, viņi parasti asins izstriebs. Tajā leikocitārajā formulā ir tikai no 0,5% vai 1%. Vai nu ir, vai nu nav. Tālāk ir monocīts, kas ir no 3 līdz 8%. Tad ir vidējais limfocīts un mazais limfocīts, jā. Un tā segmenta kodolainais mums ir no 50 līdz 70%. Stabiņu kodolainais. 1,3. 1,3. Eozinofīlais. 2,4. Jā. Un eritrocīti. Daudz. 4,5 līdz 5 miljoni. Vienā kubika. Atkal šeit jāskatās. Vienā kubika. Milimetrā. Jā, man ir aizlips. Lipi vaļā. Nu, lūk tā. Zīmējums jauks, uzzīmēts vispārējais. Jā, un mēs varam paskatīties, ka mātē Google es meklēju par visu pār. Tātad, vēl es jums varu parādīt ļoti skaistu zīmējumu. Lūdzu, skatieties. Nervu impuls. Šī ir sinapse. Nezinu, kas tāds ir, bet tā ir sinapse. Nu, tālāk.